Nu, ejam! Wow! Kas vispār ir jādara, ja nākot šajā telpā? Pirmkārt ir jāizver durvis, viņas jāizslēdz. Nākošais ir jāizģērbj. Pilnīgi plikam vai labāk ir kaut ko atstāt mugurā? Labāk ir atstāt biksītes. Nākošais mēs sevi sasmērējam ar krēmu, arī uz dibena, arī uz papēžiem, arī uzliekam virsū cepurīti uz matiem, lai aizsargātu galvas ādu un matus no izžūšanas. Un ja man ir, piemēram, kosmētika vai smaržas virsū vai dezodorants, Tos obligāti vienmēr ir jānoņem. Mūsu katrā kabīnītē ir kosmētikas noņemšanas pieniņš. durvis pašai jāizver. Marija mums ātri parādīs, kā pareizi lietot solāriju gultu. Cepurīta galvā, guļamies iekšā, ķeram aiz maliņas un laižam uz leju. Liekam virsū brillītes un spiežam startu un baudam. Šādi vislabāk gulēt, attiecīgi, lai mums iesauļojas pāduses. Ja vēlamies, varam apgriezties arī otrādi, lai uz dibena un uz muguras neveidojās baltie spiediena punkti. Nu tad izģērbies. Un citas apenes. Nu šīs jau ir daudz labāk. Un krēmiņš. Un tā kā mums jāskatās mūsu brūnumu rezultātu, mēs katrs uzlīmēsim testa uzlīmīti. Ģirtam būs šeit uz vēdera. Guļamies iekšā, velkam cepurīti. Bye bye! Interesants pieredze, es teikšu godīgi. Bija bišķiņ satraucies, bet nebija tik traki. Manuprāt, tas sensitīvais režīms super. Nu, paskatīsimies. Marija teica, ka pēc pirmās reizes nebūs liela rezultāti, ka ir jāiet vismaz 5, 6. Jā, nu turpināsim iet. Subscribe to my channel.